Labrīt! Es esmu Ilga Baiža, esmu Horizon produktu attīstības vadītāja. Labrīt, mani sauc Andris Gulbis, esmu Jumis Pro produktu attīstības vadītājs. Jā, un šodien pastīsimies jau tā praktiskāk, kā tad ir gājis ar e-rēķiniem jau periodā, kur šobrīd aktīvi darbojamies. Pirmais varbūt tehniskā, un mēs redzam, ka veiksmīgi jau izmantojat, varbūt meklējot skaņu šobrīd, bet tad gan mūsu tiešraides sānā jūs redzat slaido iespēju uzdot jautājumus. Un, ja arī kāds varbūt skatās telefonā un nav iespējams tur blakus ērti vai kā, tad droši varat arī atvērt atsevišķi lapu slido.com vai arī slip.do. Tur tiek prasīts ievadīt tēmturi. Tēmturis šodien ir Vizma, droši gan ar lieliem burtiem, gan ar maziem burtiem. Var arī šeit ar QR kodu redzamo pievienoties un uzdodat jautājumus. Mēģināsim atbildēt, cik tiešraides laikā varēsim. Bet ķeramies pie lietas. Jā, tad kas mums ir jāzina pēc 2025. gada pieredzes? Šī ir bilde, ko pirms aptuveni pusotra gada šajā pašā studijā rādīja mūsu kolēģis Viesturs. Un tajā mirklī 2025. gads likās kā tāda laika bumba, kur nevarēja saprast, kas notiks, kā tas būs. Un šis ir tāds labs mirklis, lai atskatītos uz šo mirkli. Neesam sasprāguši. Neesam sasprāguši, kāds var būt vienkāršāk, kāds var būt ar kādiem vairāk grubuļainu ceļu, bet esam nonākuši līdz 2026. gadam un turpinam virzīties e-rēķinu ieviešanas jautājumos. Tā viena galvenā lieta, laikam, ko mēs esam sapratuši, skatoties 2025. gadu, kad jā, e-rēķini nav vienkārši nomainīt PDF failu vai papīru uz XML failu, kas ir strukturētais elektroniskais rēķins. Mums ir jāmaina arī kaut kas pašos procesos. Ir jāpārskata tas, kā mēs strādājam, un jāmēģina šī izmaiņa izmantot savā labā un uzlabot savus procesus. Bet kā arī solījām, jā, tad mēs ražojot grāmatvedības, resursvedības sistēmas, esam, jāsaka godīgi, savu pudu sāls izēduši 2025. gadā un gribam arī uz to atskatīties. Skatoties nedaudz uz mums, un tā arī ar Andi dalīsimies, tad Jumis kolēģi ikdienā vairāk sadarbojas ar klientiem, kas ir mikro, mazie uzņēmumi, vidēji lielie uzņēmumi, un Horizon produktu atkal vairāk izmanto tieši vidēji lielie uzņēmumi un arī publiskais sektors. Un tātad, Andi, kas tad ir galvenās atziņas pie mazajiem? Jā, tātad mazajam sektoram, mazā vidējā sektora uzņēmumiem pagājušajā gadā galvenais jautājums bija, kā nosūtīt e-rēķinu uz valsts sektoru. Jo tātad, jā, e-rēķins pagājušajā gadā un arī šobrīd ir obligāts tikai sadarbībā ar valsti, un tātad mazajam sektoram tas ir, kā to nosūtīt. No šī gada ļoti populārs jautājums nākošais bija, vai šis mans sūtītais e-rēķins aizies uz vidu, uz EDS-u, kā viņš aizies, kas man ir jādara, lai tas rēķins aiziet uz EDS-u. Un pavisam nedaudz jau mazajiem sāk parādīties arī aktualitāte par to, ja es kaut ko saņemšu e-adresē, kādu e-rēķinu no valsts sektora, kā es pie viņa tikšu, kā viņš nonāks pie manas grāmatvedes, kā vispār es varēšu apmaksāt, un jā, vai man vienmēr jāiet ir Latvija vai ir kādas citas iespējas. Jā, un ja mēs skatāmies uz vidējām un lielām organizācijām, šajā gadījumā vairāk privātajā sektorā, tad šeit pamata jautājums sakrīt. Kā valstī nosūtīt e-rēķinu? Un tas ir bijis jautājums, kas dažādos apjomos ir šķetināts visu iepriekšējo gadu. Pie lielajām organizācijām ir redzams tas, ka tomēr notiek kustība arī saistībā ar business-to-business apmaiņu, tātad savā starpā privātajiem uzņēmumiem. Un šeit tad, jā, meklējam iespējas, meklējam kanālus, mēģinam saprast, kā apmainīties ar partneriem, runājam ar partneriem daudz. Un tas, ka šis jau tiek pētīts un mēģināts, novada arī pie jautājuma, kā tad tas manam uzņēmumam var palīdzēt, kāds man no šī labums, lai tā nav tikai likumdošanas prasība. Un te mēs runājam par automatizāciju, par to, kādām iespējas man ir atpazīt, palīdzēt maniem darbiniekiem un izmantot šo iespēju jau no savā labā.
Un publiskā sektora gadījumā te mēs jau dzīvojam pasaulē, kur visi dokumenti tiek sūtīti un saņemti kā e-rēķini. Es domāju, ka gada sākums vēl bija grubuļains un tas apgalvojums visi bija skaļš, bet es domāju, ka gada laikā jau daudz kas ir noticis un progresējis. Tas, ar ko ļoti daudz ir saskāršies publiskā sektora uzņēmumi šeit, ka tie ienākošie kanāli, kā tiek saņemti rēķini, ir ļoti dažādi. Tātad mums ir jābaidās, vai kaut kas nav ienācis dubultā, jo mūsu sadarbības partneris ir visos variantos mēģinājis nosūtīt, lai tikai galvenais rēķins tiek saņemts un arī veiksmīgi apmaksāts par sniegto pakalpojumu vai precēm. Un vēl viena liela tēma, protams, saistībā ar publisko sektoru ir bijusi e-adrese, vai visiem e-rēķiniem obligāti ir jāiet caur e-adresi publiskā sektora gadījumā. Kā visefektīvāk tur nosūtīt, kā Andris minēja, vai izmantojam portālu, kā varam integrēties ar e-adresi. Tātad tas ir bijis tāds arī karsts temats publiskajā sektorā. Bet paskatīsimies varbūt arī uz skaitliski, kā tas ir izskatījies iepriekšējā gadā. Jā, tad šis bija vairāk arī mūsu jau kā grāmatīs programmas izstrādātāja novērojums un vispār runājot ar citiem uzņēmumiem tās tendences. Mēs arī pajautājam pašiem uzņēmumiem, kas tad jums visvairāk skar no pēdējā laika likumdošanas izmaiņām. Un kā redzam, krietni vairāk par pusi tad ir uzņēmumiem, kam šobrīd ir aktuāli tieši šis e-rēķinu nosūtīšana valsts iestādēm. Kas ir ļoti būtiski vērojums mazajā vidējā sektorā, kad ja publiskajā pārvaldē tur jau visiem ir e-rēķini un lielie uzņēmumi par to domā, tad mazajā sektorā gan šobrīd viņi vairāk fokusējās tieši tikai uz kā nosūtīt e-rēķinus valsts iestādēm un pagaidām vēl nav strauji nesāk domāt par to, kā arī pašiem tas būtu savā starpā jāapmainās. Tā kā, bet ļoti svarīgi, kā e-rēķini nosūtīt valsts iestādēm. Tālāk nākošais jautājums bija, kas viņus motivētu vairāk šos e-rēķinus izmantot ikdienā. Arī šeit, lai redzam, ļoti lielam uzņēmumu skaitam ir tomēr ne līdz galam viņiem liekas skaidrs, kā viņi ir. Un to mēs arī novērojam ikdienas darbos, kad viņi saprot, ka tas ir jādara, bet līdz galam pārliecības viņi ir dzirdējuši daudz dažādus risinājumus, iespējamos variantus, bet tāda pārliecība šim mazajam uzņēmumam, ka viņš darīs 100% visu pareizi, nevienmēr ir. Un reizēm viņam tas arī rada tādu situāciju, ka viņš pat labāk kaut ko izdarīšu dubultā, lai vismaz tiešām esmu 100% droši, ka man viss ir kārtībā. Tad nākamais jautājums, ko mēs prasījām, bija, kā motivēt plašāk izmantot e-rēķinus ikdienā. Un tad tāda ļoti populāra atbilde bija, kad par šo te skaidrību saistībā ar EDS-u. Tad attiecīgi arī uzņēmumiem nelīdz galam šobrīd ir skaidrs. Viņi dodās iekšā EDS-ā, viņi skatās un nelīdz galam viņi jūtās droši un pārliecināti par to, kas tad viņiem ir jādara. Viņi varbūt ierauga kādu pogu, kaut kādu tekstu, kas ir, un tad viņiem jūtās ļoti daudz jautājumu, un viņi tad šobrīd tādā nedrošā procesa posmā. Tā kā iedrošināsim, jo viss ir tikai darīšanas vaina. Nākamais, ko mēs vēl precizējām, kas tad būtu, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs vairāk tos e-rēķinus sāktu ikdienā izmantot. Un šeit mēs redzam, ka vairākā puse atbildētājiem ir nosūtīto e-rēķinu labošana. Un arī šis ir tas jautājums, ko mēs šodien laikā arī nedaudz pieskarsimies, vairāk runātāji par šo labošanu. Jo tomēr e-rēķinu, sauksim to par e-rēķinu pasauli, ir dažas lietas, kas tagad jādara būs citādāk, un varbūt kādi ieradumi būs jāmaina, kas bija pieredze, ko mēs darījām ar PDF rēķiniem. Jā, tas sasaucās ar to stāstu, ka ir jāmaina arī process, ne tikai formāts. Nevaram īsti turpināt, tā kā ir, man liekas, ļoti vērtīgi jautājumi un arī atbildes norāda uz to, ko mēs šobrīd arī daudz kur diskutējam un risinam sadarbībā ar Liktu un valsts iestādēm. Ja mēs paskatāmies uz Horizon klientiem, arī es izvilku dažus skaitļus līdzīgi kā pirms pusotra gada. Un, ja mēs paskatāmies uz rēķinu nosūtīšanu, tad šeit mēs skatāmies vairāk uz lieliem uzņēmumiem un publisko sektoru. Tad aptuveni 1,3 miljonu rēķinu tiek sagatavoti katru mēnesi mūsu klientiem Horizonā. Šeit, protams, ir rēķini arī fiziskām personām, kuri neattieksies uz e-rēķinu izmaiņām.
Un tas, ko mēs varam redzēt, ka aptuveni 50,000 rēķinu mēnesī tiek sagatavot kā e-rēķini šobrīd. Procentuāli 3,8% liekas, nav nekas milzīgs, bet ja es atskatos uz situāciju pirms pusotra gada, tad šis ir 100% pieaugums. Tātad esam stipri vairāk sūtījuši rēķinus. Tas, par ko priecājamies arī, ka 17,000 no šiem 50, 34% tiek sūtīti tiešsaistē. Tātad uzņēmumi skatās uz automatizāciju, no sistēmas uz sistēmu apmaiņu, lai izmantotu e-rēķinu ieguvumus. Ja mēs paskatāmies otru pusi saņemšanu, jo šeit šīs abas puses kļūst arvien svarīgākas un saistītākas, lai automātiski viss notiktu, tad aptuveni 650,000 rēķinu tiek saņemti pie Horizon klientiem, un 2025. gadā vidēji 36,000 mēnesī tika saņemti kā e-rēķini. Šeit pieaugums ir krietni lielāks, atkal tikai 5,5% no rēķiniem. Tajā pašā laikā šeit ir 600% pieaugums pret to, kā tas bija pirms aptuveni pusotra gada. Protams, ka šeit lielu lomu spēlē publiskais sektors, kuram saņemšana ir obligāta visiem rēķiniem, bet tad šis rēķinu apjoms ir tiešām palielinājies vairāk kārtīgi. Tas, uz ko ir arī svarīgi skatīties, ir tas, ka mēs šos rēķinus saņemam automatizēt. Un šeit priekš, ka 62% no klientiem, kas mums rēķinus saņem, to dara ar automatizēto darbu no kādu no kanāliem un izmanto šo iespēju tad automatizēt un atbrīvo laiku grāmatvedim tieši saņemšanas procesā. Daudz par e-rēķiniem un automatizāciju un atpazīšanu tiek runāts, un mēs dzirdam, un es domāju, ka daudz no jums klausītājiem šo teikumu ir teikuši, man vienkāršāk ir nokopēt iepriekšējo rēķinu nekā saņemt e-rēķinu. Un te paskatījos arī mūsu statistikās, un šobrīd aptuveni 34% no saņemtiem rēķiniem tiek kopēti no iepriekšējā rēķina. Un tas ir izaicinājums un uzdevums mums kā sistēmas ražotājiem panākt, ka e-rēķinu saņemšana un atpazīšana ir ērtāka nekā nokopēt un dot jums iespēju izmantot šīs te automatizācijas iespējas. Par ko noteikti vēl jāpadomā, ir tas, vai šobrīd es savus rēķinus kaut kādā veidā apstiprinu, saskaņoju, vīzēju, kā nu kurš saka, un it sevišķi vajag padomāt tajā mirklī, ja es to daru uz papīra. Ja kaut kādā mirklī rēķins staigā pa kabinetiem un kāds vadītājs uz tā ar pildspalvu uzliek parakstu, tad ir jāsāk domāt, jo XML-u drukāt droši vien nebūs laba ideja. Un šeit es izvilku tad, aptuveni 100,000 rēķinu mēnesī tiek elektroniski saskaņot Horizonā un Hopā. Un var redzēt, ka tas ir stipri vairāk nekā e-rēķini, tad arī klasiski saņemtie rēķini citos formātos arī jau tiek saskaņoti. Un es domāju, ka šis skaitlis tikai augs arvien vairāk ieviešot e-rēķinus. Nu, lūk, apkopojot, kā tad ir veicies, mēs redzam, Andis minēja, mazie spērst pirmos soļus, valstī e-rēķini ir jānosūta, un tiek meklēti risinājumi, kā šos, negribētos teikt dažus, bet droši vien, kā nu kuram, kādam dažus, kādam vairāk rēķinus nosūtīt valsts iestādēm vai saņemt. Pie lielajiem uzņēmumiem redzam jau kustību arī tādā ilgtermiņa nākotnes virzienā, ne visiem un ne visur, bet tā noteikti kustība tur ir aktuālāk, tiek meklēti varianti, kā tad mēs lielākus rēķinu apjomus izkustināsim pie biznesu biznesa obligātuma ieviešanas un kādi ir labākie risinājumi šeit. Un galvenais, laikam, kas ir jāsaka, atšķirība no tā pusotru gadu atpakaļ, kad mēs ar jums runājām, ir par to, ka tad mēs teicām, kā būs, jā, tur tie e-rēķini nāks, tas viss bija tāds teorētisks. Šobrīd mēs esam nonākuši praksē, un tāpēc ir jau kaut kādi pirmie secinājumi, pirmie jautājumi uzlabojumi, jo e-rēķini staigā, tiek sūtīti, tiek saņemti, mēs redzam, kā tas praktiski notiek. Un kas tad ir trīs galvenās lietas? Pirmais, ko mēs redzam, jā, e-rēķini ir nonākuši, viss notiek, viņi tiek izveidoti, viņi tiek saņemti, bet kāda ir viņu kvalitāte. Un to mēs ikdienā redzam stipri daudz, jo kā sistēma ražotājiem droši vien pie mums pārsvarā nonāk tie problemātiskie gadījumi.
Tāpēc noteikti ir svarīgi vēl un vēl runāt par to, kas ir kvalitatīvs ērēķins. Jā. Un tāpat arī ļoti svarīgi ir, kā to ērēķinu nogādāt savam sadarbības partnerim. Jo tur tiešām varianti arī šobrīd ir varianti, un katram vienmēr jāizvēlās savs piemērotākais, labākais risinājums, jo tur var būt arī atkarīgs no tā, kādā tad veidā mēs šos, esam vienojušies ar to partneri, ko piedāvā mana sistēma, ko piedāvā, vai es to daru grāmatīs programmā vai kaut kur citur. Tā kā ir jāpaskatās, jāizrunā, attiecīgi, ja tas nav zināms, uzrunājiet savu to izstrādātāju, uzturētāju, kādā veidā, tad to visu apmainīties un lai jums būtu optimālākais, labākais kanāls. Jā, un noslēgsim droši vien ar kaut kādu praktisku akalu, ko darīt tālāk, kādi ir nākamie soļi un kā virzīties uz 2028. gadu. Tas būs tā mūsu nākamā laika bumba. Ja? Jā. Tad nedaudz pieskarsimies tam kvalitātei, kas tad ir šis kvalitatīvais ērēķins un vispār kas ir ērēķins. Joprojām es bieži vien, kad runāju, es jau vienmēr uzsveru šo informāciju un atkārtoju, kas tad ir ērēķins. Un kad joprojām, lai kā gribētos, mēs esam tālu tikuši, ir joprojām dažiem uzskats, ka man taču ir elektronisks ērēķins, es taču sūtu PDF e-pastā. Un šī joprojām, man liekas, mēs jau esam gadu ērēķinu pasaulē, joprojām ir reizēm, bet paldies Dievam, jau tas ir mazāk. Bet jā, tad ir šis PDFs. Bet jā, tad ērēķins, tas ir strukturētā elektroniskā formātā, definīcija, ko mēs varam atrast jebkurš internetā. Tad no sistēmas uz sistēmu, un visbiežākais formāts ir XML. Latvijā mums ir pamatā tikai XML, citus formātus mēs īsti neesam, bet Eiropā, pasaulē ir arī brīži, kad varētu būt arī kāds cits formāts. Jā, un runājot par ērēķiniem un šo pieredzi, kas ir, tad šeit jūs redzat tādus formātus, ko es esmu uzlicis ekrānā. Un tātad Excel, JPG, PDF un visi šie tāpēc. Šie, kas ir uz ekrāna, šie ir vienīgie atļautie formāti, kurus jūs drīkstat pievienot ērēķinam kā pielikumus. Kādēļ es to tik ļoti uzsveru? Tādēļ, kad ik pa brīdīm jau parādās jautājums par e-dokiem. Tātad, ko darīt ar elektroniski parakstītiem dokumentiem? Jo mums bija tāds ieradums, un viņš joprojām kādu brīdi arī seko, kad mēs gribam pieņemšanas nodošanas aktu sūtīt kopā ar ērēķinu. Šī tad ir tā pirmā lieta, kas arī mainot šo tas ir jāmaina process, kad šis pieņemšanas nodošanas akts, tas ir līguma dokuments, tas nav grāmatīs dokuments, tas nav rēķins. Un tādēļ šim dokumentam, pieņemšanas nodošanas aktam, ir jāceļo pa priekšu, un tad, kad pieņemšanas nodošanas akts ir parakstīts, tad seko ērēķins. Un liekas, ka labi ērēķins nav mums e-doc formātā, bet varbūt, kad varētu kaut ko pievienot, tad arī ērēķinu standarts, šis no PEPL ērēķinu standarts, ko mēs izmantojam Latvijā un pamatā, ko izmanto arī visā Eiropā, viņš atbalsta tikai šos formātus. Viņā šobrīd tehniski, lai būtu valids ērēķins, viņi tehniski citus formātus ielikt iekšā nevar. Protams, reizēm ir tā kāds noriskē un varbūt arī aiziet, bet atcerieties, ja jūsu klients, partneris nebūs saņēmis ērēķinu un jūs būsiet no savas puses mēģinājuši, kā saka, nedaudz salauzt šo ērēķinu standartu un dabūjuši iekšā šo te e-doku, ko teorētiski var izdarīt, tad, ja saņēmējs nav saņēmis, tad ne jau saņēmējs būs par to atbildīgs, bet jūs kā ērēķinu sūtītājs. Tā kā necenšamies dabūt iekšā ērēķinā vai kopā ar ērēķinu formātus, kas nav paredzēti pēc standarta. Jau pieskāros šiem elektroniskiem parakstiem un e-zīmogiem, un arī liekas, ir tāda ideja, kad ik pa dzirdu klienti, lai es būtu pavisam drošs, vai es varētu šo ērēķinu XML parakstīt ar elektronisko parakstu. Nē, nevar. Bet varbūt tomēr es varētu uzspiest e-zīmogu. Tiešām, lai es esmu pavisam drošs, kad viss ir kārtībā un lai tas ir, lai nekas nemainās. Ērēķinos tas tā nenotiek, un tur ir šī drošums, ka tas no sistēmas uz sistēmu šis ērēķins tiek piegādāts. Tādēļ, jā, ja jūs sūtat ērēķinus, tur nav nekas elektroniski parakstāms, tur nevar pievienot nekādus e-zīmogus, jo vienkārši tas tehniskajā validācijā nav paredzēts. Tā kā šis ir tāds pats pamats, ar kurš jāņem vērā, tātad ērēķins un e-zīmogs vai e-paraksts nav savienojamas lietas.
E-paraksts ir ļoti laba lieta, izmantojam to dokumentos, pieņemšanas nodošanas aktos, visur citur, kur vajag, jo tā tiešām labākā lieta, kas izdomāta, ka vairs nav ar papīra dokumentiem nekur jāceļo, bet necenšamies visu izmantot visur, un tātad e-rēķins un e-paraksts nē. Tas ir pirmā lieta. Tālāk, ļoti populārs jautājums šajā brīdī ir par rēķinu vizualizācijām. Mēs esam pieraduši, un tas ir normāli, kad šeit tāds testa piemērs, ja, kad kāda mums ir izpratne par e-rēķinu vizualizāciju. E-rēķinu vizualizācija, kādreiz tas bija papīrā, izdrukāts rēķins, viena vai vairākas lapas, tad šobrīd tad nāca PDFs, viss ir vizualizācija PDF-ā, mēs šo e-rēķinu saņemam, bet saņemam rēķinu PDF formātā, visu varam skaidri izlasīt. Bet vizualizācija e-rēķinu pasaulē nevienmēr nozīmē PDFs. Tad e-rēķina vizualizācija var būt arī sistēmā. Tad arī šeit, atnākot šim XML-am, mēs redzam sistēma atrādīt, vizualizācija ir, visi lauki ir redzami. Nākamais piemērs, atkal sistēmā ir ienācis e-rēķins. Jā, viņš vairs nav PDF formātā, bet viņam nav jābūt PDF formātā, lai viņš būtu vizualizējams. Un šeit mēs ļoti labi redzam, ka e-rēķins ir vizualizēts. Ja? Tā kā arī tas, ka mums lēnām ir kur šobrīd lūdz joprojām pievienot PDF kā pielikumu, bet tā tad ir tā, ka e-rēķins drīkst būt tikai strukturētā datu formātā, un šo vizualizāciju jau nodrošina saņēmēja sistēma, jebkura sistēma saņēmēja, ko jūs izmantosiet, jebkura grāmatīs programmā, šis ievadītais rēķins, viņš izskatās šādi, un šī ir e-rēķina vizualizācija. Un vēl ļoti būtiska lieta, kas ir saistībā ar e-rēķiniem, ar šiem pielikumiem. Un te ir svarīga lieta, kad visi šie pielikumi, visi šie formāti, ko es iepriekšējā slaidā rādīju, šie formāti viņi ir jāpievieno, viņi nevar ceļot līdzi paralēli šim XML-am. Šis XML ir tāds konteiners, kurā tad visu mēs saliekam iekšā, visus šos pielikumus, daudzo informāciju, ko mēs vēlamies nodot līdzi. Un, tas ir tā kā līdzīgi, ka kurjers piegādā sūtījumu, tad e-rēķina šī kaste, kurā mums visas šīs pasūtītās lietas, viss šis tiek sapakots viņā iekšā un netiek vests nekas blakus. Protams, šajā gadījumā e-rēķinā arī pats e-rēķins satur šos visus laukus, bet tātad pielikumi ir tikai un vienīgi jāpievieno iekš e-rēķina standarta, iekš šī e-rēķina XML konteinerizētā veidā. Un tad šīs dažas būtiskās nianses, kas tad ir jāņem vērā ar šiem e-rēķiniem. Tātad, jā, sūtītājs ir tas, kurš ir atbildīgs sākotnēji, lai tiktu nosūtīts pareizs e-rēķins, lai viņš nav nepareizs, lai tur necenšamies ar varu kaut ko dabūt iekšā, kas varbūt arī aiziet sākotnēji, bet saņēmējs sūtītāja atbildība, lai viss būtu kārtībā. Nākamā lieta ir e-adrese. Valsts sektors šobrīd pamatā visi prasa un lūdz šos e-rēķinus sūtīt uz e-adresi. Ir daži izņēmumi, jo pa lieliem viņiem īstenībā ir tādas tiesības. E-adrese nav noteikts kā 100% vienīgais kanāls. Šis ir viens no kanāls, un valsts sektors viņu lielākā daļa kā vēlamo kanālu arī grib izmantot. Tas viss normāli, bet nē, drīkst būt arī citi kanāli. Tā kā nevar viennozīmīgi tikai būt, kad prasa e-adresi, un tas arī praksē ir novērots. Un tātad, kas ir vēl viena ļoti būtiska lieta, Latvija LV un e-adrese. Latvija LV ir e-adreses lietotāja interfejs. E-adrese patiesībā ir tāds IT valodā sakot backenda process, tāds apakšā, kas nodarbojās ar visu šo sūtījumu maršrutēšanu un pārsūtīšanu. Un tas, ka jūs kaut ko Latvija LV, tas ir tā, ja jums līdz šim, piemēram, ļoti maziņš uzņēmums esat, rakstījāt e-rēķinus Word vai Excel formātā, kā līdz šim tas bija iespējams, Latvija LV ir tas, kas jums tiek nodrošināts kā viena no iespējām, kur jūs tagad to e-rēķinu varat izdarīt, jo no Excel dabūt e-rēķinu varētu būt pietiekoši izaicinoši. Un tādēļ tas tikai interfejs. Tas nozīmē, ka, ja jums ir sistēmas uz sistēmu integrācija, tas nozīmē to, ka Latvijā LV jūs neko neredzēsiet, ja jūs būsiet veiksmīgi no sistēmas nosūtījuši e-rēķinu uz e-adresi. Un tur pavisam noteikti nekas nav jāiet apskatīties, un ja tehniski uzbūvēts savienojums ar e-adresi, jūs tur arī neko šajā apakšadresē, kas ir speciāli priekš e-rēķiniem, neko arī neredzēsiet, jo tai piekļūst tikai klāt sistēma. Un
Bet tajā gadījumā jums ir šī Latvija LV izmantojat, tad tur ļoti bieži ir šis PDFs izcelts ārā blakus XML-am. Un jā, tā ir vienkārši Latvijas LV tāds uzlabojums, kad viņi vizualizē šos te izceļ ārā lietotājiem, lai nav kādas lejupielādes, tur pārbauda e-parakstā un tam līdzīgi. Līdzīgi, ja jūs saņemat kādu dokumentu, kas nav rēķins, viņš ir elektroniski parakstīts Latvija LV. Latvija LV vienmēr atpako un iedod šo te priekšskatījumu arī formātā, kuru uzreiz dators var atvērt. Tā kā jā, tas, ka tur ir parādīts PDF blakus, nenozīmē, ka viņš ir gājis blakus. Viņš ir īstenībā bijis arī e-adresē konteinerizēts iekš XML, un vienkārši Latvija LV viņi ir lietotājiem ērti izvilkusi redzamā veidā. Tad ir populārs jautājums kredītrēķins un mīnuszīme. Ļoti bieži mēs joprojām vēlamies kredītrēķinu sūtīt ar mīnuszīmi. E-rēķinos standartā, tas, kas nāk no PayPal tīkla, nav paredzēta mīnuszīme. Tas nav un tas nav paredzēts. Tad attiecīgi kredītrēķinam šis te kredītrēķina tips ir pats svarīgākais, no kā visām sūtītāju saņēmēju sistēmas visi saprot, ka tas ir kredītrēķins, un tad jau iekšēji sistēmā visas darbības noteikti tā kā to paredz sistēma, bet mīnuszīme summai nevis pat nav vajadzīga, bet nedrīkst būt. Tas arī ļoti būtiski. Jā, un visas šīs varbūt jau nianses, detalizācijas, par ko mēs runājam, tad kas šobrīd vēl notiek Latvijā, tad likta šobrīd kopā ar Latvijas valsts standartu un arī ar vidu tiek aktualizētas e-rēķinu vadlīnijas, kas arī laiks, kad vēl publiski tur ir palikuši vēl noslēdzošie jautājumi, kas ir jāizrunā, kas būs tā kā lielāko daļu pakalpojumu rēķinu, uzsvars uz pakalpojumu rēķinu jautājumiem atbildēts un izskaidrots, kur tā konkrētais lauks ir jāpadod, lai tos varētu sūtītājs ērti padot un saņēmējs saņemt. Un tā būtu tā tehniskā daļa, kas būs katram arī izstrādātājiem jāņem vērā. Būs arī skaidrojums par avansa rēķiniem, būs arī par kredītrēķiniem, kad ir šī kāda atcelšana, kādi ir varianti, kad var būt pilna atcelšana, daļēja atcelšana un varbūt arī kaut kas rēķinam jāpieskaita klāt, nevis jāatceļ, tā kā arī labojumi jāveic. Tad avansa rēķinu procesam būs skaidrojums un arī par preču piegādes dokumentiem. Bet par preču piegādes dokumentiem tas pavisam noteikti vēl būs nākamais etaps, mēs dalām posmu pa daļām un arī tur šobrīd, tad ir pavadzīme. Par pavadzīmi ir jāizraksta e-rēķins. Vienā e-rēķinā drīz būt izrakstīti pa vairākām pavadzīmēm, ja preču pavadu dokumentiem. Bet par šo visu jau šajā gadā pavisam drīz arī būs skaidrums, varēs iepazīties un saprast, kas ir jādara, kas jāpielāgo, lai viss veiksmīgi strādātu. Jā. Pirms ķeramies klāt, es skatos arī, kas notiek paralēli jautājumos, un man liekas, ka Antis precīzi pateica, darba grupa darbojas, bet tas, ko mēs saprotam, arī, ka jums ir jāstrādā šodien. Nu, tad tā ātri paskatoties vēlreiz, man liekas tādi ļoti precīzi jautājumi. Vai ir jāsūta avansa rēķini? Ja, nu tā ļoti vienkāršot, avansa rēķinus var sagatavot elektroniski strukturētā veidā, un nosūtīt sadarbības partneriem. Ja, visticamāk, ja jūs sūtat valsts pārvaldē, tad to šobrīd var tur arī darīt šī obligātuma ietvaros. Un es domāju, ka par to, kā tas ir vidā, kā tas aizies uz PVN deklarācijām, arī vēl ieņēmuma dienas kolēģi šobrīd varbūt nedaudz pakomentēs, bet lielos vilcienos, varat veidot un sūtīt, to nekas neaizliedz. Par kredītrēķiniem arī Jānis teica, tad var kredītrēķinus veidot kā strukturēts rēķins, un vai galvenais ir zināt, ka šeit ir šis specifiskais tips un summas iet ar pluszīmi. Un ja jau iesūtītajā rēķinā ir jāmaina rekvizīti vai summa, kā notiek labošana, nu tad šobrīd tā pamata atbilde viņa noteikti būs precīzāka ar laiku un nodefinētāka. Ir precīzāk, ka tā kā e-rēķini ir no sistēmas uz sistēmu un automātiski tie notiek apmaiņa un tiek iesniegts, tad mainam procesu un ejam šobrīd tajā, ka mēs agrāk varējām sazvanīties, vai es tev jaunu PDF aizsūtīšu, tad tomēr ejam tajā virzienā, ka mums ir jālabo ar oficiālu dokumentu, lai viss abām pusēm ir skaidrs. Un tas var būt kredītrēķins, ja mums uz leju ir jālabo, vai attiecīgi, iespējams, mums ir jāpapildina, tad varam izrakstīt arī papildus rēķinu.
Jā, par tiem avans rēķiniem papildinot, tad avans rēķins drīkst arī nebūt struktūrētā formātā. Un tad, tā attiecīgi, jūs viņu varat sūtīt, kā ir līdz šim, bet ja jūs sūtat struktūrētā un uz valsti, tad viņš arī ir jānoziņo attiecīgais automātiski arī uz EDS. Un par rēķinu sūtīšanu uz EDS svarīgi ir lieta, ja jūs izmantojat e-adresi un arī, ja jums risinājumi piedāvā sūtīt e-rēķinu uz e-adresi, tur tehniski šobrīd viss jau ir paredzēts tā, kad sūtot uz e-adresi, sūtījumi tiek noformēti tā, ka e-adrese arī nodrošina visu rēķinu nodošanu uz vidu uz EDS un dubultā iet kaut kur paralēli skatīties, šobrīd tas nav nepieciešams. Bet tas ir tieši gadījumā, ja jūs sūtat uz valsti, izmantojot e-adresi vai caur e-adresi. Jā, vēl redzu, ka daudz jautājumu birst par Horizon un par Jumi. Sākumā nepieminējām Randi. Tā kā mēs esam aicinājuši šodien klausīties ne tikai mūsu klientus, bet jebkuru, kam e-rēķinu jautājums ir aktuāls, tad droši vien tādās detaļās par produktiem mēs šodien neiesim. Plānosim atsevišķas tikšanās tieši ar mūsu klientiem, kur tad iesim cauri produktu procesiem, bet redzam jautājumus, viņus noteikti arī nepazaudēsim un piefiksēsim, lai varam atbildēt jums jau. Sekojot līdz mums, kad būs šie produktu Horizon attiecīgi Jumis produktu jaunumi, jo tieši šobrīd arī notiek, kā saka, tās pēdējo aktuālo zināmu lietu sagatavošana, lai varētu tā kā sekojot līdzi, būs informācija par produktiem, un tad jau konkrēti runāsim tieši konkrēti specifiski katra produkta ietvaros, kas, kur, kā notiek. Jā, bet Andris izstāstīja, kas ir kvalitatīvs rēķins, un tas tiešām ir svarīgi. Mēs redzam visādus brīnumus, jāsaka godīgi, tā kā pievērst uzmanību, lai rēķini ir kvalitatīvi, un tas samazinās to slogu un sajūtu, ka šis viss ir sarežģīti. Par otru lietu mēs varam izveidot šo kvalitatīvo rēķinu, bet mums ir jānogādā tas kaut kā savam sadarbības partnerim. Un šeit mums ir jārunā par to vārdu piegādes kanāli. Un te atkal es atgriežos pie jautājuma, nevaram ilgtermiņā darīt pa vecam. Tas būtu tā kā, mēs PDF mēģinātu ielikt aploksnē un nosūtīt pa pastu. Tā mēs tagad XML-us mēģinam ielikt e-pastā un nosūtīt pa elektronisko pastu. Un šeit ir jāmaina tā domāšana. Arī Jānis pieminēja drošības jautājums par to, ka nevajag parakstīt. Šis rēķins tiek nodots no sistēmas uz sistēmu. Un tad tas ir droši, bet ja mēs tomēr nenododam to rēķinu no sistēmas uz sistēmu, tad kā šis paliek? Tāpēc, un es nesaku, ka mēs nevajag sūtīt e-pastos noteikti, lai iesāktu, lai pamēģinātu. To noteikti var darīt. Tur ir sava veida riski ilgtermiņā. Un tāpēc mums ir jāskatās vairāk uz to, ka e-rēķinu kontekstā mums ir jāatcerās, ka mums būtu svarīgi, lai e-rēķinus nodod sistēma uz sistēmu. Ja mēs paskatāmies bišķiņa likumdošanā, un šeit es esmu ielikusi precīzu kopiju no ministra kabineta noteikumiem 749, kas tika publicēti gada nogalē, kas tad šeit tiek teikts par tās augtajiem piegādes kanāliem? Jā, tad mūsu minētā oficiālā elektroniskā adrese, jeb e-adrese, kā mēs viņu saucam, tad mums ir operators, kas mums var piegādāt dažādus Latvijā varat satikt, un tad tie var būt arī citi piegādes kanāli, kā piemēram individuālas integrācijas starp sistēmām vai elektroniskā pasta adrese, ko es minēju. Tas, kas šeit ir svarīgs, ir 5. punkts šajā visā. Uzņēmumi vienojas par savstarpēji izmantojamo piegādes kanālu vai kanāliem e-rēķina apritē. Tad šobrīd Latvijā nav kaut kāda kopumā noteikta sistēma, kā tad mēs darām, bet šis ir atstāts uz sadarbības partneru pleciem. Tur man arī jautājumu slaido, tur šī vai tā pašvaldība negrib ņemt e-adresē, viņi grib kā savādāk. Ja mēs skatāmies tā ļoti tieši uz likumdošanu, tad te ir tas punkts, ka uzņēmumiem savā starpā ir jāvienojas par piegādes kanālu. Protams, ja kāds spēcīgāks sadarbības partneris diktē noteikumus, tad ir jāiziet uz diskusiju un sarunu, lai abām pusēm situācija būtu pieņemama un ērta, jo automatizācija ir nepieciešama gan tam, kas saņem, gan tam, kas sūta e-rēķinus. Tad šādi izstāsta varbūt no tādas likumdošanas puses. Ja mēs paskatāmies praktiski, tad ko darīt? Un šeit varbūt veidojot, esmu izveidojis tādas divas plūsmas. Es teiktu, ka ir uzņēmums, kurš rēķinus šobrīd nerada grāmatvedības vai norēķinu sistēmā. Varbūt tas ir Excelis, varbūt tas ir Words, varbūt tas ir vēl kāds savādāks veids, tātad kā mēs rēķinu nogādājam savam sadarbības partnerim, kā mēs viņu izveidojam. Šeit, tad, ja mēs skatāmies uz tiem jēdzieniem sistēma uz sistēmu, tad droši vien Excelis vai Words nebūs šobrīd tā sistēma, kur spēs izveidot.
ar pareizām darbībām noteikti no Excel var izveidot e-rēķinu, bet šeit es laikam teiktu, varbūt nevajag. Un tad mums būtu jāmeklē kaut kāds, es viņu šobrīd esmu šeit nosaukus par e-rēķinu portālu šo sistēmu, tad tā ir vieta, kur es varu veiksmīgi ievadīt informāciju par savu rēķinu un attiecīgi nosūtīt sadarbības partnerim saņemšanai. Dažādi, tātad šis Anna pieminētā Latvija LV, tad arī ir šāds e-rēķinu portāls šajā kontekstā, kā es stāstu, ir dažādi komerci risinājumi, kur arī piedāvā šīs darbības, ir pat, man liekas, kur vairākus rēķinus mēnesī var bez maksas nosūtīt, tad nav uzreiz jāmeklē maksa un var pamēģināt, tad jāmeklē, kā tad es varu nodot. Un līdzīgi arī, kā es varu saņemt, tāpēc, kad, kā minējām, tad nāk XML fails. Jā, teorētiski atverot XML failu, arī tur var ieraudzīt informāciju. Jānis minēja šo vizualizāciju, cilvēku lasāms rēķins vēl ir tas, ko min pēc likumdošanas. Mums ir jāatrod, kas tad ir tā otras puses sistēma, kas man šo e-rēķinu varēs attēlot cilvēku lasāmā formā. Un, ja mums nav, ja mēs atkal nesaņemam rēķinus grāmatvedības sistēmā, tad šis te arī ir kāds portāls. Ja mēs darbojamies gan izsūtam, gan saņemam rēķinus grāmatvedības sistēmā, tad mums ir jāskatās uz šo grāmatvedības norēķinu sistēmu iespējām un jāsazinās ar saviem piegādātājiem. Šeit tāda vizualizācija varbūt par to, ko es minēju, ka likumdošanā katrs vienojas ar katru par to, kā apmainās ar rēķiniem, tad mums sanāk šobrīd šāds jūklis. Īstenībā mums šobrīd dažbrīd ir šāds jūklis, kur varbūt šis operatora jēdziens, varbūt e-adrese, varbūt ir kāds komerci operators. Tad ir mums tur tas līnija jūklis, un šeit ir tikai daži. Ja mums ir 100 piegādātāji, tad mums ir tās diezgan liels sloks ar katru no viņiem izdiskutēt, tā kā jūs arī jautājumos mīnam, un tikt pie tā, kāda tad ir tas mūsu sadarbības veids. Mazs ieskats pieredzē, tātad Itālija parasti ir slavenākais piemērs Eiropā, kur min to, ka ir viens valsts nodrošināts maiņvieta operators, kur mēs iesūtam rēķinus, no turienes rēķini tiek saņemti. Ir šāds modelis, pēc kā var darboties. Un vēl viens modelis, pēc kā var darboties, šis šobrīd vairāk tiek izmantots Ziemeļvalstīs, arī Igaunijā, Somija ir šim piemērs. Tātad, ka mums ir nevis viena centrāla vieta, bet ir vairāki operatori, kas apmainās savā starpā arī, tad arī šis ir variants, kā mēs varētu darboties. Nu, un tad šeit arī mums valstī jānodod uz valsts ieņēmumu dienestu, tad arī šī modeļu teorija nosaka, ka tad šis piegādātāja operators tad attiecīgi nodod uz valsts ieņēmumu dienestu. Latvijā šobrīd nav viena noteikta veida, tad mums ir ministrs kabineta noteikumos ierakstīts, partneri savā starpā sadarbojas, tad mēs esam šajā zirnekļu tīklā. Nu, šobrīd diskutējam un skatāmies, kā varētu ilgtermiņā darboties šie sistēmas un modeļi. Līdz ar to šobrīd galvenais padoms, kā nogādāt sadarbības partnerim, ir runāt ar sadarbības partneri, novienoties. Varbūt jūs varat izmantot operatoru, kādu automatizāciju. Iespējams, uz šo mirkli tas ir e-pasts un skatāmies ilgtermiņā, kā ar to rīkoties. Nu, tad pēdējais jautājums. Ko tad darīt tālāk? Pats galvenais, ar ko jums ir jāsāk darīt, tad atbildiet sev uz jautājumu, kur jūs šobrīd izrakstāt rēķinus. Tātad nevis e-rēķinus, bet rēķinus. Attiecīgi, vai šis risinājums, ja tas ir grāmatvedības programma vai kāds portāls, vai šis risinājums var nogādāt e-rēķinus uz e-adresi. Tāpatās, vai šis risinājums, kā viņš viņus nogādā uz e-adresi, jo tur tiešām, lai pareizi šī integrācija ir izveidot, lai arī attiecīgi tie e-rēķini pēc tam veiksmīgi tiek saņemti un nodot tālāk arī uz EDS-u. Un arī tāpatās ir jautājums par to, kā es saņemu, un arī gan šos nosūtītos rēķinus, ja tas netiek darīts grāmatvedības programmā, kā viņi tiks nodoti grāmatvedim. Šis ir tāda jautājumu liste, kurai jums ir jāiziet cauri. Es arī redzēju, ka ir konkrēti jau par Jumis un Horizon produktiem šie jautājumi. Viņi tiks atbildēti, jo katrā no risinājumiem šobrīd jau tas pamats, kas jau ir skaidrs valsts līmenī, jau tiek nodrošināts, var sūtīt visur, kur ir nepieciešams, un viņi teikt aiziet korekti un pareizi. Tā kā to mēs atbildēsim, bet vispār uzrunājiet savu grāmatvedības programmas uzturētāju, uzrunājiet savu rēķinu portāla sūtītāju, jūs izmantošu portālu, tad skatieties, runājiet un pārmainiet šo procesu tā, lai jums ar e-rēķiniem viss būtu ērti, jo katram risinājumam tas ir jānodrošina.
Un droši vien, ka ja nav šobrīd tā cilvēka, ar ko runāt, tad meklējiet, ar ko runāt. Es domāju, ka tirgū šobrīd ir ļoti daudz dažādi varianti un atrodiet savu labāko risinājumu. Nu jā, tas, ko Ants saka, jautājumi, man tas saistās. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tas process tomēr ir jāapskata un jāuzlabo. Un mēs atgriežamies pie tā, ka jāveic tāda inventarizācija procesam. Un te mēs varbūt esam uzlikuši tādus galvenos virsrakstus, par ko padomāt. Un iespējams būs uzņēmums, kuriem neattieksies visi šie virsraksti. Kā Ants minēja, kur izveidot, kā nosūtīt, kā nodosim vidam, kā saņemsim, kā mēs interpretēsim, kā sistēma automātiski atpazīs, varbūt tikai parādīs cilvēku lasāmā formātā un tālāk visu izdarīs cilvēks. Ja vajag mums saskaņot, nevajag saskaņot un kā grāmatot. Un katram uzņēmumam droši vien ir jāsaprot, varbūt tas ir mikro vai mazais, kuram tiešām vienkārši kaut kā vajag tikt galā ar to XML un tālāk mēs ar tiem dažiem rēķiniem tiksim galā pa vecam. Un, iespējams, liels uzņēmums šeit var atrast automatizācijas iespējas, interpretācijas, atpazīšanas iespējas un atvieglot savu rēķinu plūsmu. Tā kā jā, šobrīd galvenais ir meklēt, skatīties uz to, kā jūs šobrīd darat. Es teiktu, sākt skatīties jau šogad. 2028. gads pienāks ātrāk nekā mums liekas. Jā, ja atliksiet visus pēdējo brīdi, pašiem būs satraukums, jo šobrīd jau vairāk vai mazāk risinājumu un variantu, ko izmantot tirgo ir. Ja, tā kā neatlieciet uz pēdējo brīdi. Tas nekas, ka B2B nav obligāts, ja biznes to biznes. Sākat jau ar tiem partneriem, kas ir gatavi, sākat jau tagad apmainīties ar e-rēķiniem. Tā. Labi, pēc nelielas paudzītes aicināsim valsts ieņēmuma dienesta kolēģus arī padalīties ar to, kā šis viss izstāsta no viņu skatu punkta. Tā kā tiekamies pēc maza mirkļa.